mājas ar IKEA ir atpakaļ. Es varu 10. jubilejas sezonu. Jā. Tu pat nevari iedomāties, cik daudzu tūkstošu pieteikumu mēs šo gadu laikā esam saņēmuši no visas Latvijas. Šo gadu laikā mēs esam pārveidojuši 72 dažādas telpas. Tur mums ir bijušas bērnistabas, virtuves, guļamistabas. Man šķiet, es pat redzēju pirtiņu un pat mājiņu kokā. Garāžas arī ir bijušas. Tik tiešām ļoti daudz un dažādas telpas mēs esam pārveidojuši. Un tagad šajā jaunajā sezonā mums atkal priekšā 10 jaunas telpas, ko pārveidot. Jā, mēs ciemosimies gan Aizputē, gan būsim Jelgavas novadā, būsim arī Siguldā. Un mēs būsim pat Vējainajā. Liepājā. Un neiztikt arī bez svētku cienīgām dāvanām. Šoreiz visu plānos un darīs IKEA dizaineris. Un tas nozīmē, ka pārsteigums par pārmaiņām būs mūsu ģimenēm. Ir taču svētki. Jā, un īstenībā pārsteigumi būs arī mūsu skatītājiem. Jā. Ja jūs būsiet īstajā vietā, īstajā laikā, tad, lai tas vēl paliek noslēpums. Jā, es nezinu, kā tu, es nevaru sagaidīt ieraudzīt mūsu pirmās mājas. Tad sākam. Mūsu pirmā ģimene, viņa ir pieteikusi guļamistabu, un guļamistabas mēs mākam. Kamēr mēs dosimies iepazīties ar telpu un ģimeni, jūs varat apskatīties, kā mums ar guļamistabām ir gājis iepriekšējās sezonās. Es esmu Ģirds. Es esmu Egija. Es esmu Lizete. Un vēl kadrā nav ticis mūsu jaunākais pipars Miķels, 2-gadnieks. Es esmu Siguldiete, kas ir atgriezusies atpakaļ pie saknēm. Un es esmu paņemts līdzi uz Siguldu. Jā. Es esmu zīmola cherry picking līdzdibinātāja un dekorātors. Es darbojos ceļu būvniecības nozarē, esmu ceļu būvinženieris un uzņēmumu vadītājs. Pieteicām guļamistabu. Likās, ka guļamistaba ir tāda fundamentāli svarīga telpa, kur cilvēks tomēr pavada daudz laika guļot un kur atjauno spēkus. Tad miera oāze, jo pēc tā diena tiešām ir intensīva ar 2 maziem bērniem un darbu. Kā mēs pirmajā dienā atvedām matraci, nolikām tur, salikām daļu no skapja, tā arī mēs joprojām dzīvojam. Ja mēs pieskaramies tam, kas traucē, varbūt ir šī aizskara neesamība. Skats pa dienu ir skaists, bet naktī, kad ir pilnmēnesis vai kad saule lec 5, tad negribot, tas miegs kaut kā iztraucējās. Vēl traucē šī skapja neesamība, kas ir iesākta. Tas, laikam, ir tas, kas man visvairāk traucē, ka mums nav kur salikt mantas, nav tā viss noliekams pa savām vietām. Man liekas, ka būs ļoti, ļoti skaisti, ka tā jūsu komanda ir fantastiska. Esiet sveicināti, mēs esam klāt. Jums ir guļamistaba jāpārveido, jā? Ir tāda lieta, jā. Kas šobrīd tur jums nepatīk? Tur gandrīz nekā nav. Ļoti labi. Es gribētu vienkārši iekārtot guļamistabu, kur mēs varam forši atpūsties, izgulēties un smelties enerģiju atkal jaunai dienai. Labi, mums ideja skaidra, mēs ejam apskatīt jūsu guļamistabu. Labi. Super. Jā, šī ir skaista. Šī ir ļoti skaista guļamistaba. Pirmā sajūta uzreiz ir šeit nedrīkst kārt aizkarus. Šeit šis viss ir jāredz visu laiku, bet gulēt varētu būt pagrūti. Īstenībā man ir bijis sapnis par to, ka ir tik liels palodzes, ka tam var sēdēt un, piemēram, lasīt. Un arī zemes tādā ziņā. Pagaidi, kur risinājums. Jā, kur rozete.
Nu, lasi. Nu, klausies, bet te bez maz vai briest tāds izaicinājums. Nu, neienākt ar pārāk daudz varbūt tādām pārmaiņām un mēbelēm un tā tālāk, ka nekļūst te pārāk biezs. Bet īstenībā man taču ir zīmējums, kā šeit jāizskatās. Tad bērni ir uzzīmējuši savas vēlmes vai savu vīziju par to, kā izskatīsies šī istaba. Šī ir gulta. Šeit tāda drēbju skāps, kas ir ļoti īstenībā precīzi jau tam, kas šeit šobrīd ir. Virs gultas jābūt 2 lampām. Jā, bet Nu, ļoti brīnišķīgs precīzi. dizains. Klausies, šis ir jāņem līdzi, jāved pie dizaineriem, lai kopē. Nu, šī ir jubilejas sezona, un tāpēc izlozes skapes mums nebūs, jo visu dizainu, visu iekārtošanas darbus, to visu darīs IKEA. Jums atliek tik izvēlēties, kādā budžetā to visu būs jāizveic. Tāpēc šajā brīdī būs jāizvēlās 3 no 3 aploksnēm vienu, kuru jūs izvēlaties. Lizatīte parādīs. Dzelteno. Jā, super. Labi, es ņemu šo dzelteno. Tur ir gana daudz piķis un dodos uz veikalu. Tad dodies uz veikalu, mēs tikmēr paliksim, mazliet pamērīsim un sāksim jau nest tās mantas ārā. Jā. Aiziet. Un to gala summu, to beigās jūs uzzināsiet. Es jūtos tik ļoti dīvaini, ka es jūs no savām mājām grūžu ārā. Bet neko darīt. Atslēgas. Atslēgas. Tad, lai jums labs laiks, es saprotu, jūs pie māmas padzīvosiet šo laiku? Jā. Nu, labi, tad atvadījāties no guļamistabas? Tur nav daudz no kā, vai ne? Tur nekā vēl Galīgi nav. Mēs īsti nevaram nav. sagaidīt rezultātu. Es ticu, jā. Nu, labi, tad mēs ķeramies pie darba. Atā! Paldies, Tā. Mūsu skaistās guļamistabas dizainu esmu uzticējis veidot mūsu raidījumā ļoti pieredzējušai dizainerei Ievai. Budžetu es esmu nosūtījis, un tagad laiks mums satikties, lai saprastu, ko viņa ir saplānojusi. Čau! Čau, Kristap! Ļoti skaista guļamistaba, ļoti skaists skats, lieli logi. Nu, ko tu esi ieplānojusi? Sākšu tev ar savu iedvesmas kolāžu. Skats aiz loga un daba man tiešām iedvesmoja izveidot kaut ko zemes toņos, dabīgos toņos. Tāpēc izvēlējos zilu, nedaudz spēlēcīgu zilu nokrāsu, jo, kā izrādās, guļamistabai vispiemērotākā ir zila krāsa, tā nomierina. Kā ir ar skapi? Es redzu to, ka tu tādu esi tur paredzējusi. Wow! Nopietni! Tev patīk? Man ļoti patīk. Šeit, manuprāt, šis būs tiešām spēcīgs un labs pamatots risinājums šai mūsu bīdāmajai sienu sistēmai, jo šajā gadījumā tiks norobežota tāda kā garderobas telpiņa no tiešām guļamistabas. Kā sanāk tie logi? Attiecīgi, tur ir galā vēl viens logs, jeb nē? Jā, sanāk, ka garderobas telpiņā ir viens logs, un tad ir šeit dubultie logi stūrī. Līdz ar to tur es arī paredzēju tādu nelielu atpūtas stūrīti. Man priekš tevis arī ir pārsteigums, jo bērni izveidoja savu dizainu. Lūk, tātad šeit ir gulta, Vau! tad mums ir skapis. Drēbītēm. Ar drēbītēm. Un šie nav vingrošanas riņķi, tās ir lampas. Tas ir tik jauki, un īstenībā tādas lampas es tiešām esmu ieplānojis, jo man liekas, ka tur piestāvēs apaļas. Es domāju, ka mēs vairāk pieturēsimies tieši pie tava interjera plāna, un es labprāt apskatītu tās pāris lietas, akcentus, kurus tu esi izvēlējusies jaunajā guļamistabā. Labi. Ejam? Ejam. Es noprotu, šie ir tie zilie toņi, kurus tu esi paredzējusi guļamistabā. Pareizi? Jā, nu redz, šis ir arī labs piemērs, Jā. kā zilā krāsa ir ieviesta guļamistabā. Runājot par dažādiem miega kvalitātes faktoriem, arī šeit gribu, Kristap, tev parādīt. Pieņemsim šo risinājumu Labi. ar aizkariem, ko var izmantot
gan lai absorbētu skaņu, gan arī gaismu. Forši. Nu, gultas sākās ar pamatni. Pareizi. Tieši tā. Te ir arī vairāki varianti. Īstenībā tu biji iedomājies, ka ir tik daudz variantu. Pieņemsim, šīs gultas redeles ir veidotas no masīva koka, un tās dos tādu stingrāku gulēšanas sajūtu. Šīs abas gultas redeles, tās ielieksies nedaudz un pielāgosies tam matracim un tavai ķermeņa, tā teikt, formai. Šīs vēl ir regulējamas. Tu vari pats sargulēt, tā teikt, stingrību, kādu tu vēlies. Nu, šeit tu gribi stāstīt par matračiem, jā? Nu, nedaudz tev ieskicēt. Nu, stāst. Tu guli. Stāst. Nu, lūk, kāda tev sajūta īstenībā ir uz šī matrača? Ļoti laba sajūta. Matrači tā ir ļoti specifiska lieta, un tādas vienas formulas, pieņemsim, nav. Es aicinātu tā kā tu visus arī atnākt, izmēģināt un saprast. Tik cik matrača, tik spilvena. Tie arī ir piemēroti tam, kā tu guli. Ir gan klasiskie, gan arī tie, kas ir kā atmiņu. Ergonomiskie. Jā. Man arī tāds ir. Ļoti iesaku. Tu pieminēji tos spilvenus, kas arī regulē temperatūru. Jā, šeit ir viens piemērs. Man liekas, ka to pat var tiešām sajust, pamēģini. Šī pusīte... Viņš ir vēsāks. Nu, pilnībā. Nu tā, Ieva, tu esi izveidojis lielisku dizainu mūsu skaistajā guļamistabā. Paldies. Ar nepacietību es gaidīšu, ka to vispār dzīvē varēs redzēt un to jauno sieniņu un visu to nodalījumu. Vēl tev veiksmi. Nodod stafeti Egitas rokās, lai izdodās, un tiekamies tad, kad jau viss būs gatavs. Tiekamies. Čau. Čau. Es nekad nebūtu iedomājusies, ka šī telpa varētu būt tumšos toņos. Nu, būs skaists balansiņš starp tumšo un gaišo. Bet man tagad acis skrien uz visām pusēm, jo šeit jau ir ļoti daudz, kas izdarīts. Ir jau milzīgs skapis. Milzīgs. Wow, es tikai tagad pamanīju, ka te jau ir gulta, bet viņa izstās ļoti maza. Varbūt tāpēc, ka viņa nav vēl saklāta. 1,60 m liela standarta gulta. Gultas vēl esmu paredzējusi nedaudz lielāku, 2,40 m, lai tiešām ir. Tā kritīs pāri un tā bagātīgi un pufīgi izskatīsies. Saki, lūdzu, kā tu liksi šeit aizkarstangas? Jo šeit ir slīpi griezti. Interesanti griezti. Es vienkārši vadīšos pēc zemākā punkta istabā. Tāpēc arī īstenībā tā ideja par zilajām sienām, jo aizkari arī būs zilā krāsā. Viņš tiešām tas stūris saplūdīs tādā vienā plūdumā. Šajā sezonā būs vēl kāds jaunums. Mēs vēlamies iesaistīt gan raidījumu skatītājus, gan veikala apmeklētājus kādā jautrā, labā notikumā, un tāpēc man padomā ir kāds interesants izaicinājums. Man šeit līdzās ir divi braši kungi. Sveiks! Oskars. Aivars. Jūsu uzdevums ir 90 sekundžu laikā saklāt gultu. Kārtīgi un ātri. Varam? Mēģinās? Jā? Varam. Nu ko? 3, 2, 1, aiziet! Aivars ķerās klāt lielajai sagai, bet cenšas vispār saprast, kur tad ir gultieša sagas pārvalks. To pašu dara arī Oskars.
Aiziet. Šobrīd notiek baigā bandīšanās. Nu, es jums teikšu tā, draugi mīļie, 50 sekundes ir vēl jūsu rīcībā. Principā tūlīt nāk mājās sieva mīļākā vai, attiecīgi pats tūlīt liksies gulēt. Kaut ko izdariet, lūdzu. 5, 4, 3, 2, 1, laiks! Paldies, braši cīnījāties. Klau, Aivar, stāsti, lūdzu, kas slēpjās te, lūdzu? Kas tur varētu būt? Tur ir tā mīļākā? Tieši tā. Liels grūtības bija saga. Tieši tā. Šeit mums ir Oskars. Jāsaka tā. Saga. Vismaz kaut kas no tā ir iekšā pārvalkā. Dāmas un kungi, tāpēc mēs par uzvarētāju šajā reizē pasludinām Oskaru. Jā. Balva tev, lūdzu. Bet tagad mēs atgriežamies pie Egitas un Remonta. Tā. Es skatos, ka kāds te ir čākli pastrādājis, un te ir vēl kaut kas darāms. Uzklāsim gultu tiešām labākam miegam. Kā īsti šo sauc? Es to saucu par virspaladziņu. Es pat neatceros īsti dažādās. Tas ir ļoti mīlīgi, jā. Tas ir ļoti vienkārši matrača pārvalks. Ja viņš pasargā matraci, līdz ar to matracis kalpo ilgāku laiku pret netīrumiem, pret traipiem. Un tā kā matracis ir izgatavots no kokvilnas un liocela, tad viņš ir elpojošs, jo kokvilna elpo. Un liocels uzsūc arī mitrumu. Labi, ko mēs darām tālāk? Tālāk ir palaks. Cik skaists. Palaks īstenībā arī ir diezgan svarīga lieta, jo tā jau ir tā pirmā kārta, ar kuru tavs ķermenis reāli saskaras. Arī šim ir liocela piejaukums. Liocels ir tas, kas gultas veļu un jebkuru audumu padara ļoti maigu un patīkamu pieskārieniem. Es izvēlējos nepārāk biezu, tādu vidēji vieglu segu, bet ar dabīgo pildījumu, jo tas dabīgais pildījums tomēr kontrolē tiltuma un augstuma plūsmu. Aivar, es redzu, ka tev rokās ir gadžets. Galvenā ierīce, kas savieno visu kopā? Jā, ļoti vienkārši. Viņu mājās savieno ar savu rūteri, lejupielādē IKEA HomeSmart aplikāciju, un tad jau, protams, visu var kontrolēt caur telefonu. Mēs esam tad visu uzstādījuši veiksmīgi, salikuši visas vajadzīgās istabas. Un, protams, šeit mums ir tā galvenā guļamistaba, kur ir saliktas jau tās ierīces. Mēs esam pievienojuši gan gaismu, gan gaisa attīrītāju. Un tur, protams, ļoti vienkārši var arī ieslēgt lampu un mainīt to siltumu spektru, kas ļoti parocīgi. Un, protams, arī gaisa attīrītājs. Gan tur var visu ieslēgt un regulēt gan stiprumu. Un viņš arī rāda tās kaitīgās daļiņas, cik daudz ir attiecīgi šajā telpā. Un tad teorētiski saimnieki tev vēl varēs citas istabas pēc tam savienot klāt, saliekot gudrās spuldas savos gaismakļos, un tad visa māja pēkšņi kļūst regulējama vienkārši no šī te ekrāna. Jā, tieši tā. Kas ir šis? Kas tas ir? Es tikko vēl biju šeit nebija šādas sienas. Iespaidīgi, vai ne? Jā, tas ir ļoti iespaidīgi. Šis patiešām nodrošinās saimniekiem tikai tādu guļamistabas sajūtu. Kas bija visgrūtākais? Kas bija vislielākais izaicinājums? Tomēr bija dāvā sistēma. Jā, lai arī tā dod vislielāko efektu telpā, tomēr tā arī aizņēma visvairāk laika, un tas bija vislielākais tas ieguldījums. Kopumā, par ko tev ir vislielākais prieks? Man laikam ir kopumā vispār par to visu telpu, ka ir radīta tāda miera ostiņa tiešām. Tie tekstili saskan tik ļoti labi ar sienas krāsām, ar to, kas ir aiz loga. Un esmu padomājis tiešām vēl par smalkākajām detaļiņām. Un paskaties, ko esmu sagādājis saimniekiem. Acu maskas tiešām
pilnīgam miegam un tumsai telpā. Vismā man liels prieks par visu komandu, kas šeit strādāja, jo mēs strādājām, bet man liekas arī tas rezultāts ir foršs. Nu, tagad ir svarīgi saprast, kā uz šo rezultātu reaģēs ģimene. Un, protams, arī Kristaps. Es domāju, jā, viņi sagaidīt. Jā, ejam. Labi. Nu, ko Čau. tas brīdis ir klāt? Nu, kā jums gāja? Ļoti aktīvi gāja. Aktīvi? Jautri kā vienmēr. Vai viss izdevās, vai viss sanāca, vai budžetā iekļāvāties? Jā. Nu, labi, tagad jautājums jums, cik ļoti jūs esat satraukušies pirms savas jaunās guļamistabas ieraudzīt? Mēs sākam satraukties. Mēs sākam, jā. Nē, ja godīgi, mēs droši vien esam pārliecināti, ka būs labāk nekā bija. Nevaram sagaidīt to mirkli, ko mēs ieraudzīsim. Nu, ziniet, ko man vairs jautājumu nav. Es arī gribu ļoti redzēt to rezultātu, kas tur ir sanācis. Es domāju, laiks mums doties apskatīt jauno guļamistabu. Nu, Nav bail. cik vēl tālu, jā, es te pagadu sienu. 3 un 4. Ok. Mēs visu kaut ko bijām iedomājušies, bet pilnīgi noteikti ne to, ko mēs ieraudzījām. Tās durvis, ka tev ir atdalīts skapja zona no guļamās zonas. Tas likās neticami, jo mēs sākotnēji plānojot guļamistabu to vēlējāmies, bet mēs atmetām ar roku, jo mums likās, ka tas nav iespējams. Kur vispār? Te var iegūt. Wow, cik skaisti! Mēs esam vispār tādi ļoti piesardzīgi, es teiktu, uz krāsām, jā. Mums vēl no krāsām. Jā, bet redzot to gatavo gala rezultātu, mēs esam ļoti priecīgi, jā. Šī krāsa, man liekas, ir tik nomierinoša. No izskari. Ir aizskari. Pats labākais. Ļoti piestāv tai telpai tie aizskari. Un tas, ka, protams, ka tu vari atvērt tajā brīdī, kad tu vēlies dienas gaismu pilnībā vaļā, tas ir arī super, bet interjeru ļoti skaisti papildina. Un šādi mēs neaizdomātos. Mēs nebūtu tik tālu par aizlidošu savā domu kosmosā. Es te palieku. Nu, labi, es Vajag nepalikšu. Turpmāk, man liekas, ka te visi dzīvosies šajā istabā. Pārējā māja var palikt. ļoti laimīgos. Pirmais ciemiņš. Ej, tu nos! Nav vārdu. Pagaid, man ir Lizetes zīmējums. Tā ir laiks man salīdzināt. Nu, nedaudz tas tonīts, bet... Principā ļoti Pareiznāc līdzīgi, jā. ar 100. Šis ir, es nesaprotu, kā tas uzradās. Un šī ir pilnvērtīgi vienkārši jūsu oāzīte. Un gulta, ko es skatījos. Nopietni. Jā. Gulta uzvar gan gulta, ko tu skatījies, jā. Es jūs apsveicu. Cita miega kvalitāte mums būs noteikti. Vaininieces! Hei! No, Super. Tas vienkārši tev mīlam. kā tu izdomāji par šo toni? Man patīk būt drosmīgai, un es arī mēģinu iedvesmot pārējos tādiem būt. Reiz pilnīgi tāds miers jūtas. Jā, ļoti labi sajūta. Es esmu ļoti laimīga. Visiem paldies tiešām. Rāpīts 10. Vai jūs varētu izteikt savus minējumus, kā jums šķiet, cik izmaksāja kopējs visu šo pārmaiņu budžets, kāds tas bija? Ļoti daudz. Grūti uztvert pirmajā brīdī. Mēs vēl paši neesam aptvēruši visu, kas mums apkārt ir. Sajūta ziņā ļoti daudz. Es jums varu atklāt. Tā ir aploksne, kur jūs izvēlējāties. Lizete ir klausies. Jā. Viss šīs pārmaiņas. Ok. Paldies, Ņet. Nu. Paldies. Tā bija Lizete izjūt aploksni. Tas viss, kas te ir sagādāts un izdarīts, man pat liktos, ka vēl Jā, pēc sajūtām mūs noteikti, kā mēs jūtamies noteikti. Liekas, ka vēl vairāk, jā. Lieliski. Man prieks, ka patīk un ka ir rezultāts veiksmīgs. Fantastiski, labākais, kāds var būt.
mēs esam diezgan jaudīgi un ar negaidītiem pavērsieniem uzsākuši mūsu jubilejas 10. sezonu. Uz tikšanos pēc nedēļas! Epizodes centrā dzīvojamā istaba ģimenei. Skaista, balta istaba. Man ļoti patīk baltas istabas. Kas tev ir prātā? Bišķi pievienot krāsas.